Tas galvenais trūkums ir tā atzinība, un tas, ka tu esi redzēta un atzīta un laba un mīlēta un vispārējais. Un tad ir tā viltus stratēģija, kas ir tad izdomājis, ka ok, tad es būšu tā, kas vienmēr visu dara pareizi, es būšu tā pelēkā, tā nevīzdegunīgā, nealkatīgā, ja, tā vienkāršā, un tādā veidā tā būs mana stratēģija, kā es dabūšu to atzinību, mīlestību, kas man ir trūcis. Kaut arī patiesībā es īstenībā gribētu darīt pilnīgi savādāk, es gribētu arī cacoties, es gribētu vēl visu kaut ko, ja, man iekšā sirdī ir pilnīgi cits, bet es sev to neļauju, jo tas ir tas upuris, tā cena, kuru es maksāju, lai es dabūtu atzinību. Bet guess what, atzinība tāpat nenāk. Un viss, ko tu dabūji, ir liels frustration. Tā, ka mums vienkārši jāizstrādā ir tā nepieciešamība pēc atzinības, tad nebūs vajadzība arī tai stratēģijai. Tev tā sajūta vienkārši iekšā pati pa sevi jau būs kā defaultā, tev nebūs neciņas trūkums. Tev nevajadzēs ne šo stratēģiju, nevienu citu vispār, viņš vienkārši dabiski pazudīs. Un tu varēsi sākt ļaut sev darīt to, ko tu vienmēr esi gribējusi. Tev nebūs nekāds upurs jānes, tev nebūs jādara pareizi, kā ir, tev nebūs jādara, nebūtu jābūt labajai vai kādai. Tur es būtu kāda tu vēlies, katru dienu pilnīgi cita.